vai tu vēlies zināt, kāpēc tu esi resns un kroplis? Viss būs ok. Hey girl, hey! Jūs esat visi laipni aicināti mūsu nākamajā Drēbes un Bēbes epizodē. Mūsu šodienas viešņa ir radošais ģēnijs, special effects make-up māksliniece un džezadīva Laura Sopele. Sveiki! Hey! Nice to see you! Prieks šeit būt! Man ir ļoti liels prieks, ka tu atnāci pie manis. Es esmu sekojusi tev līdzi jau ilgi, un es jūtos, ka tas ir man tā kā tāds made it moment, that you are here, tu esi šeit, un ir pienācis laiks dot tev tavas puķes, jo tu esi tās pelnījusi. Ja kāds no jums vēl nezina, kas Laura Sopele ir, tad šeit arī būs bildītes, Instagrams, apskatāmies visi tūlīt pat. Kādus 2, 3, varbūt pat 4 gadus atpakaļ Instagram viņā parādījās viena ļoti forša bildīte, kurā bija 4 bēbes ar lielām galvām, tā kā Bratslelles. Un tad es iegāju uz tavu profilu, un tad es skatos, tu esi latviete. Wait a minute. Un tad es skatījos, es redzēju visus tos make-up lookus. Te, kad es tev piesakoju, nedaudz vēlāk tu biji meklējusi modeļus. Tu biji meklējusi modeļus, un I was so jittery. Es biju tik ļoti hopeful. Es ļoti gribēju būt viena no tām modelēm. Uz to mirkli tas bija tas mans sapnis. Uz to mirkli man likās, ja es kādreiz būšu tava modele, it's game over. I made it, I did it. Un tad es pieteicos, es neatceros, vai es tieši to šūtu es tiku. Bet noteikti mums ir bijis arī kaut kādas sadarbošanās kopā, par kurām pastāstīsim. Es biju tik ļoti excited un tik ļoti priecīga, ka tu mani paņēmi uz šūtu. Es biju tiešām 7. debesīs par to, ka tu man beidzot taisīs make-upu. Pati Laura Sopele. In flesh. Ok, tad uzreiz arī es gribu, lai mēs tevi iepazīstam bišķīt vairāk. Ok. Es gribu, lai tu pastāstīji, kāda tu biji, ja tu biji mazāka. Tātad stāsts par bērnību nedaudz. Es uzaugu diezgan tāda izolēta no tādas tā kā ārpasaules nedaudz, jo es dzīvoju vietā, kas bija diezgan tālu no pilsētas, tālu no visa. Līdz ar to man bija ļoti daudz laika būt tajā savā fantāzija pasaulītē, un tajā es arī paliku, principā. Bet man bija tā, ka man reāli kaut kādi pirmie tādi mana vecuma draugi bija tad, kad es sāku iet ikšķelē skolā pirmo reizi. Bērnudārzā man tāda nebija, jo es dzīvoju galīgi tur tālu no vietas, kur es gāju bērnudārzā, un nekāds tāds lielos kontaktus es neuztaisīju, jo es biju tāds diezgan, es biju dīvains, jocīgs, naturāli bērns. Es saku, vienmēr bija tāds tā kā, tas kaut kāds, kā vienreiz teica tā performanšu māksliniece, teica, ka viņas spēlējās ar ēnām un neredzamiem kaut kādiem tēliem bērnībā, nevis ar lellēm. Man kaut kā tā bija. Tādā radošuma ziņā tas ļoti palīdzēja. Tā vientuļā gaisotne bērnībā pavisam noteikti. Es arī tev piekritīšu, tur ir kaut kas, tur ir tā maģija, ja tu esi nedaudz dīvains bērns. Ja tur ir tā maģija, jo es atceros, es arī bērnībā man patika izlikties, ka esmu filmā. Jā. Man bieži vien bija tā, ka man likās, te kaut kur ir kamera. Man ļoti bieži bija tā, ka es arī scenārijus biju kaut kāds izdomājusi, un galvā man vienmēr kaut kur kamera bija, un tas kaut kā arī manifestojas. Jā. Now we're here. Man bija tā, ka, kad es biju maziņa, es domāju, ka tu televizorā redzi kaut ko. Tas nozīmē, ka tur iekšā ir tie mazie cilvēciņi, viņi ir ieslēgti tajā televizorā. Un man vienmēr bija tāds, labi, ka es to neizdarīju. Bet es gribēju sašķaidīt tev lūzi, lai viņi var izbēgt ārā, lai viņi ir brīvi. Un no kurienes tu esi? Vispār es esmu pirmos 7 gadus savas dzīves, es dzīvoju Lēdmanē.
Man patīk jokot, kad es uzaugu tādā Silent Hill, tādā vietā. Nu, tiešām tā arī tur izskatījās. Tagad vairs nav tik traki, bet tajā brīdī bija tāds vaibiņš. Tad pēc tam es kādus 3 gadus padzīvoju Ogrē, un tagad es dzīvoju Ikšķelē līdz šai baltai dienai. Tā tāda mana miera osta. Es esmu no Ikšķeles. Tu zini, to dziesmu? Protams. Jā, man prasa no kurienes. Es tev saku no Ikšķeles. Tagad uz cimbalas dzirkstēlēs. Es pats arī esmu small town girl, tāpēc tā dziesma arī tā kā it spoke to me when it came out. Tu teiktu, ka tas, no kurienes tu esi, vai precīzāk, tas, ka tu neesi rīdziniece un piedzimusi jau Rīgā, tas ir kaut kā ietekmējis tevi kā cilvēku? Dažreiz es domāju par to, ka būtu bijis forši, ja es jau ātrāk būtu iekārtojusies Rīgā, nevis tā nopūdelējusi laiku esot Ikšķelē, jo man bija ārkārtīgi savādākas prioritātes pusauģu vecumā, protams. Bet es uzskatu, ka viss notiek tieši tā, kā tam ir jānotiek. Līdz ar to baigi es sev par to nestrostēju. Es cenšos apturēt to domu, ka tā man nāk virsū. Un vai tu tagad esi pārvākusies uz Rīgu? Nē. Vai ir plāni? Negribu. Kā jau teicu, man Ikšķele ir tāda miera osta. Man patīk tas, ka es varu no šejienes aizbraukt prom. Jo man Rīga ir pa skaļu, es ļoti cienu mieru un labu miegu. Cilvēkiem, kas nav bijuši Ikšķelē, ko tu vari pastāstīt? Tur ir Meinarda sala. Tur ir ļoti mājīgi. Tur ir tiešām tāds laba dzīvojama vieta. Laba vieta, kur būt ar ģimeni, kur veidot ģimeni. Un tas nav pārāk tālu no Rīgas. Līdz ar to tas ir vienkārši ļoti, ļoti ērta, mierīga vieta. Un labas zaļumbalvas. Ikšķeliešu māku tusēties. Vai tava dzīves vieta ir bijis šķērslis? Vai ir šķērslis vēl joprojām? Dažreiz ir agrāk jāpieceļās, bet tā baigi nē. Dažreiz bijis tā, ka kādam tur man ir jāvadā, bet tas ir par retai reizei. Var izdzīvot, gabals nenokritīs. Tā. Un vispār tagad par tavu dzīves posmu. Cik tev ir gadi? Kā tu jūties šajā vecumā? Kā lady never tells. Bet labi, man ir 25 gadi. Ko tu vēl jautāji? Kā tu jūties šajā vecumā, 25? Ko tas nozīmē tev? Es ar katru gadu jūtos ar vien mazāk zinoša, un man liekas, ka tajiem gadiem nākot, es tik un tā jūtos 21-gadīga. Man liekas, ka man ir 21, nekas nemainās, tikai visi pārējie paliek vecāki. Es nē. Un jo vairāk es zinu, jo mazāk es zinu tiešām. Man patiesībā šis ir tāds atmodas laiks. Tas ir vienīgais veids, kā es tiešām to varētu paskaidrot. Jo beidzot, primāri man vispār šķiet, ka dzīve sākas no 30. Tas ir tā kā you're 30, flirty and thriving, tur uz Seks un Lielpilsētā. Ja. Bet es beidzot jūtos tā, ka es vēlos tikt redzēta un dzirdēta bez kauna vai bailēm. Man ir tāds sajūta, ka es spēju atkal pāelpot pēc tik tāda ilga laika, ka es kaut kādā veidā sevi apturēju vai noliedzu vai ko tādu. Beidzot man ir sajūta to, ka es spēju izmantot to savu pilno potenciālu. Tagad ir laiks mums viņu padarīt par zvaigzni. Zvanam, rakstam, aicinam uz pasākumiem, aicinam uz filmēšanām, jo meitenei ir citādāks prāts. Okay, tad mēs arī aiziesim uz tavu profesionālo darbību. Tas juicy part. Let's be professional. Kā tu vispār sevi raksturotu? Es teiktu, ka es esmu ļoti ambicioza. Es esmu labsirdīga, bet es esmu strikta, tas noteikti. Dažkārt es pieķeru sevi pie tā, ka man ir nedaudz jāapstājās un varbūt neturēt citus tik ļoti, kādā standartā es turu sevi, jo katram ir sava galva, katram ir sava šis skats uz dzīvi un vispārējais. Un tur dažreiz ir
cilvēkiem jāļauj būt vienkārši viņiem. To es ar laiku esmu iemācījusies. Vēl es esmu ļoti mamizanta, reāli. Man šķiet, ka es mēdzu būt pat tāda traģikomiska. Tā. Bet tā ar vieglu garu, nekas tāds. Tu man pasaki, kāda es esmu. Es vispār tevi abrīnoju. Ja tiešām mēs runājam, tā ir multitalantīga diva. Tiešām mūzika, she can do it, make-ups, jā, kreatīvais scenogrāfija, vai nē, tā nebūs scenogrāfija. Režija, tā laikam Režija. Setus es nemāku vēl taisīt. Es noteikti tevi arī par ambiciozu nosauktu. Man ļoti patika tas, kā tu paskaidroji par neturēt citus savos standartos. Tātad... Pišķiņi atlaist grožus. Jo es arī esmu tāds darba rūķis un darbs, mēs spiežam, un tad es sagaidu no citiem to pašu. Jā. Bet laikam tavs teiktais tagad man liks apdomāties tomēr. Protams, tādi cilvēki, kas ir tajā radošajā sfērā, viņi visbiežāk ir savi vislielākie kritiķi. Bet tad, ja tu kādam kārtīgi, teiksim, ka tas ir nesen tev varbūt iepazīstams cilvēks vai kāds, ar ko tu strādā, ja tu rīktīgi rubīji viņam virsū, tam cilvēkam, tas baigi, tā ir tāda mikromenedžēšana, tas jau vairs nav forši. Labāk tā ieslīdēt lēnām tajā, kā paskaidrot. Ja tu vēlies, lai tev kāds ir labs tāds, kaut kāds kompanjons vai kaut kāds komandas biedrs, tu vari lēnām viņu moldot. Es tagad darīšu šitā, jo man tā vajag. Tas ir arī, tā ir prasme. Tā ir prasme, kas ir tiešām jāiemācās, un tagad tu to tā forši pasniedz, un man tā, piefiksēšu šo. Tu teiktu, ka tu esi palikusi slavena vai zināma tieši projektu dēļ, vai vairāk make-upa? Slavena, tas tāds crazy vārds. Varbūt, atpazīstama. Jā, dēļ projektiem? Jā. Man ļoti, ļoti bieži, tīpaši pēdējā gada laikā, ir ārkārtīgi seriāli momenti, ka kaut kādi cilvēki, kas man vienmēr ir ļoti patikuši no industrijas, es viņus satieku. Un man Instagramā tu nevar baigi tur redzēt manu seju, un tā es esmu diezgan tur tie ir mani darbi. Un tad es viņiem parādu, apmainamies Instagramiem. Viņi tā piedāvā, viņiem tāds, tu esi tā čiepa. Un tad man ir pilnīgi pārņemta tik seriāla sajūta, ka šie cilvēki, uz kuriem es skatos uz kā šiem tādu iedvesmu vai kaut kas tāds, ka viņi zina, kas es esmu. Uzreiz ir tāds, Varbūt tu vari nosaukt kādu no tiem cilvēkiem, par kuru tev likās, ka varbūt viņi zina, varbūt viņi nezina mani, un tad izrādās, ka viņi zina, un viņi arī ir fani. Es nezinu, kuram papulēt ego. Labi. Man šobrīd tāda viena no manām vismīļākajām mūzām ir Beta Beidz. Tas fakts, es augu, un viņa bija top interneta meitene. Un tad tas šķiet vēl joprojām seriāli, ka šis ir cilvēks, ko es varu izmantot savās visādās mākslas eskapādēs tur. Jā. Un to viena no tiem projektiem, kurā bija Beta Beidz. Actually, nē, ir vairāki. Varbūt 2, varbūt 3, neatceros. Viņa man tur vairākas reizes jau pagorīsies. Es saku, viņa man ir favorīts. Tāpēc mēs arī izrunāsim to un arī parādīsim jums, ja jūs vēl neesat pazīstami. Viņa jau ir industrijā kādus 10 gadus vismaz, right? Un viņa arī ir tāds iedvesmas avots. Tāpēc es ceru, ka tu kādreiz atnāks pie manis arī šeit uz Reviem. Beta nāk. Come here! Tad par tavu profesionālo darbību. Sāksim ar make-upu. No kurienes vispār parādījās vēlme, interese? Vispārībā man ar grimu ir attiecības tādas, ka es esmu vairāk, kad ir grima mākslinieks, es vairāk esmu uz to mākslinieks. Jo man tā kosmētika kā tāda nav tik ļoti bijusi tāda liela interese. Es varbūt ar kaut kādiem vaska krītiņiem arī varētu spēt kādu uzkrāsot tīri tā, lai mainītu, kā viņš izskatās. Man tas tika iepazīstināts, tāpēc, ka man brāļa sieva, Buča Skarīnai, viņa darbojās ar to makijāžu. Un viņi man maziņu visādi pinzelēja. Man ļoti, ļoti patika. Un man tas viss
vienkārši ļoti patika tas fakts, ka es ar kādām krāsām un kaut kādiem produktiem varu sevi uztaisīt par citu tēlu. Ka es varu kaut kādā veidā kļūt par kaut ko citu. Kādu citu personību. Es atceros, bija viens punkts, ka es tur skatījos tos visus video, kur bija Angelina Jolie transformation. Un tad es pati uz savas sejas taisīju tos transformations. Man bija kaut kādi, cik 13 gadi, varbūt 12. Un man ļoti, ļoti patika vienkārši tas, ka es spēju tātad visādi morfēties. Ka es neesmu tikai viena Laura, ka es spēju būt jebkas, kas es vēlos būt. Un kā es ar to sāku nodarboties, tas bija vairāk ļoti dabīgi notika. Es Instagramā sāku vienkārši likt uz kaut kādas bildītes, kuras esmu sapindzelējusies. Un tad ar laiku cilvēki vēlējās, lai es arī viņus tā uzkrāsoju. Jo no sākuma Rīgā es biju vairāk kā vienkārši tāds ballīšu bērniņš. Es vēl biju pusaudzis un caur to tur sapazinos vēl bišķiņu ar kaut kādiem cilvēkiem. Un tad viņiem bija tāds, man patīk, kā tu uzkrāsojies, vai tu man arī tā vari? Un tad palēnām. Bet vispārībā bija punkts, ka es gandrīz no tā aizgāju. Jo, es saku, man tiešām šis man ir sajūta, ka šis gads un pagājušais ir tas, ka es beidzot sāku kaut cik elpot un kaut kā transformēties par to cilvēku, kas es vēlos būt. Jo bija tā, ka es gandrīz aizgāju no tā, katram jau gadās kaut kāda izmisuma punkta, kaut kāda vājie mirkļi. Un cilvēks, kas izglāba mani no tā, ka es neaizgāju, bija Vančeska Baltīka. Jā, jo šai manai mīļajai soul sister divai vajadzēja to, lai es viņu visu nokrāsotu sarkanu. Kā velniņu. Doja Cat reference vai? Jā. Where my demons. Jā, un pēc tā es tiku riktīgi ievilkt arī vēl tajā drag karalieņu pasaulē, un tas man riktīgi patika. Tāpēc, ka tur ir tā transformācija tiešām uz pilnu klapi, ka tu spēj it īpaši tādu vīrišķīgāku vīrieti uztaisīt par tādu kārtīgu, tādu little girl. Jā, fishy queen. Pilnīgi, man tas šķiet absolūti maģija. Es jūtos tā kā kaut kāds radītājs. Kādā vecuma posmā tas sākās? Tā grīma lieta? Jā. Es sāku kaut ko bišķiņu jau ar make-upu darīt. Tad, kad es saku, man bija kaut kādi 12, 13 gadi. Es atceros, ka, zini, Marina and the Diamonds. Jā. Viņai bija tas albums Electro Heart. Un viņai bija tā sirsniņa uz vaiga. Ej, tu nost. Viņa tā ietekmēja mani, ka es gāju uz skolu pusgadu ar sirsniņu uz vaiga. 13 gadīgi gāju uz skolu ar sirsniņu uz vaiga. Tāds, es Electro Heart. Jā. Prima donna girl. Vai arī bija tā, ka tu sāki vairāk skatīties kaut kādus make-up māksliniekus YouTube un viņiem mācījies? Nikki Tutorials, Michelle Phan bija mana pirmā. Michelle Phan! Jā. Es atceros vispār viens no pirmajiem YouTube video, ko es redzēju, bija tas viņas poker face video, kur viņai bija tas pielīmētā tās boltus, tās sejas. Man tas likās vienkārši wow. Un kas vēl man patikās no Nikki Tutorials? Desi Perkins iekrita galvā. Viņa taisīja, viņa tiešām, vislielākā ietekme man šķiet, ka tādā vizuālajā, kas tiešām ieciklējās manās smadzenēs, bija King Kyliera. Tas bija vispār. That was the golden era, tā kā vēstures stundās par šo stāstījis un mācījis. Es esmu ļoti priecīga dzirdēt Michelle Phan, jo es nekad neesmu iegājusi make-up pasaulē nopietni. Protams, man arī patika, un es biju arī diezgan izolēts tāds bērns, bet man patika būt vienai pašai, un man patika būt YouTube. Es un YouTube, mēs bijām šitā, un tad es arī katru viņas video 100 reižu pārskatījos, noskatījos. Un prieks viņu dzirdēt, atkal es jau biju sen nedzirdējusi viņas vārdu. Vai ir vēl kāds mirklis, kurā tu saprati, es daru labi, mani atpazīst, un man ir jāturpina šis? Tā bija vairāk tāda sajūta. Tad, kad sāka aiziet,
teiksim tā, man vēl joprojām šķiet, ka es esmu pašā sākumā tam visam. Jo tā tiešām tā pa nopietno šajā industrijā esmu, man ir sajūta, ka tikai varbūt kādus 3 gadus. Kaut arī es biju apkārt ilgāku laiku, tas baigi daudz tā, ka tiešām es pievēršos pie šī un es to daru. Un ir cilvēki, kas man ir patstāvīgi vēlas, lai es viņus krāsoju un tā. Bet tā ir tāda vairāk bija kā sajūta. Ka man tāds, jā, es šo daru. Man ir tikai, es saku, nācis tikai klāt tas seriālums tam visam, kad ir tāds, es esmu te, šis notiek un šis kustas uz priekšu. Esmu apmierināta, es nezinu. Jā. Vai tev ir jau tādas mūzes, kas ir nostabilizējušās un ka viņas atkārtot nāk pie tevis taisīt make-upu? Man ir manas radošās mūzes, tu esi viena no tām, es tajā pulciņā. Bet tādi klienti, teiksim, es esmu kaut kāda pusi no latviešu drāga karalienēm, tur man tiešām ir. Tad, man mīļā Legsdiņa. I love you, girl. Viņu man ir tāds nesen pienācis cilvēks, bet ārkārtīgi foršs cilvēks. Ļoti, ļoti patīk ar viņu strādāt, darboties un plāpāt pa visu dzīvi. Manuprāt, tas bija Match Made in Heaven. Viņa izskatījās, es gribu teikt, mesmerizing, kas varētu būt latviešu valodā vārds. Apburoši. Apburoši pat nav pietiekami stiprs šitāds vārds, ka viņa izskatījās maģiski. Aizraujoši izskatījās. Es uzreiz sapratu, kad es redzēju viņas bildes, ka tas ir Lauras uztaisītais. Šito es dzirdēju, jā. Man jau ir teikts to, kad var redzēt, ka ir mans kaut kāds paraksts. Es gan nezinu, kas tas ir, bet es varu nospriest, varbūt bišķiņ kaut kā. Bet, kad man tur viena draudzene teica, kad viņai esot kāds sūtījis, viņai tāds, man likās, ka Laura krāsoja. Jā, viņa krāsoja. Varēja redzēt, kad es esmu krāsojis. Laikam jau kā kompliments. Kā jums vispār sanāca sastrādāties ar Legsdiņu? Tas vispārībā mums jau bija plānots pagājušo gadu, bet tur vēl mums ceļi nekrustojās tik ļoti, un tad šogad viņa man pati uzrakstīja un teica, kā, es vēlos tevi. Bet tev nebija tā iekšā, tā kā... Man bija tāds, ka šim tā vajadzēja notikt, šis tagad notiek tāds ar nelielu atkāpīti, bet jā. Bet es tagad sapratu, ka jūs arī turpināsiet sadarboties. Jā. Es domāju, ka ir arī spoti vēl, tāpēc mākslinieki, lūdzu, iepazīstamies vispirms ar vizītkarti. Jā, iepazīstamies vispirms ar vizītkarti un noteikti zvanam un rakstam, jo tiešām Laura ir ubertalantīga. Paldies, liels! Vai ir kāds no latviešiem, kuru tu arī ļoti gribētu uzkrāsot? What a lady never tells. Ja latvieši mums ir pagaidām noslēpums, ja mēs runājam par vispasaules pazīstamajām zvaigznēm. Es būtībā esmu tāds cilvēks, kas es savus plānus baigi nestāstu, tikai es stāstu tad, kad tie notiek. Tā kā es esmu kaut kur, tad es pastāstu, es esmu te. Man ir kompulsīvās problēmas, līdz ar to es esmu mainticīga un es nevienam neko nestāstu, līdz tas notiek. Tu arī esi mainticīga? Jā, jo man ir OCD. Cik traki ir, ja es drīkstu jautāt, cik trakas ir tavas mainticības? Es esmu tāds, kad ja es ar kādu eju un ja ir stāps priekšā, ja mēs aizējam šitā, mums ir jāpasaka čau. Vai arī, ja es kaut ko sliktu, kaut kāda psihoanalīze, tas sākās. Cilvēki būs visi mani rituāli atklāti. Skatīsies cilvēki, viņiem būs tāds tā galīgi traka. Crazy! Jā, ko vēl es daru? Ja es kaut ko slikti iedomājos, tad nākā un bodu meklēšu kaut kādu koku kaut kur. Tā. Man arī bija tas pats ar stabu. Vēl joprojām man ir jāies uzkāpju uz akas. Es nestāstīšu. Es nekāpju uz akas. Jā. Bet, ja sanāk tā, ka tu iekāp uz akas, tad vajag, lai kāds tev uzsit pa plecu. Bet, ja nav neviena blakus, es pati sev uzsitīšu. Tu zini, ja kasās plaukstas, ko tas nozīmē?
Es tagad vēl zinu, tev iedošu Tu man vēl nestāsti. Bet tās ir Tu man labas. nestāsti. To gan var pastāstīt. Es zinu to, ka man ir tas, ka tā kā deguns kasās, labas ziņas būs. Es dzirdēju, ka, ja kas tās deguns, tad vainu, tas ir crazy, ka vainu tu piedzersies, vainu pa mutu te būs. Ai, nē, man parasti ir tā, ka man kasās deguns, man tāds, ka tāds, tipo, confirmation. Viss notiekās, jā. Par tām plaukstām, ja tev kas tās kreisā plauksta, kas ir jāizdara, tev tā kā jāizliekas, ka tu iespļauj un tā. Un jāsatver tā plauksta. Tas nozīmē, ka nauda būs. Jā. So, ja kas tās kreisā roka, tad nauda nāk, jā. Un man vienmēr, varbūt tā ir pilnīgi mana delūzija, vai tiešām tas strādā, jo, kad kasās, tad arī nāk tā nauda. Bet, ja labāk kasās, tas pats ir jāizdara, tas process. Bet, ja labāk kasās, tad tu satiksi kādu paziņu šodien. Vēl kas ir ausis svilst. Kāds aprunā? Runā par tevi, teiksim tā. Vai arī, kad kādu vārdu netīšām pasaki, tad ir tāds, mani piemin. Cik tas ir patiesība, es nezinu, es neesmu prasījusi, vai kāds man piemin. Runā, tā. Tu uztaisi vienkārši universal group chat, kā, which one? Kurš runā par mani? Tad jautājums, vai ir kāds make-up artists, kuru tu vēlies, lai tevi uzkrāso? Man gribētos, lai mani ieliek drag karalienes tēlā Reksa Thorne. Tāpat Latvijā mums ir tāda superīga karaliene. Es vispār neļauju nevienam savai sejai pieskarties. Man ir tāds, varbūt acis uztaisīt. Es droši vien arī Reksai es pati taisītu bāzi vai kaut ko tādu. Vai arī es viņai pilnībā tur man būtu tāds Reksa krāsojums vai viss. Man vajadzētu būt vajadzīgajā enerģijā. Vai ir iemesls, kāpēc tu neļautu full face? Es domāju, ka katram vienkārši ir tik ļoti tās savas darba nianses, ka, ja teiksim, tur kaut kāda deguna kontūra nav precīzi tā, kā es to daru, vai kaut kā tā, vai lūpas, vai kaut kas tāds, tad ir uzreiz tā savādāk. Tas nav nekas personīgs noteikti. Tā kā Latvijā ir ārkārtīgi daudz burvīgi un ārkārtīgi talantīgi grimu mākslinieki. Shout out to my grima čiksītes, I love you all. Vai arī no ārzemju make-up artistiem nav kāds, kurš tiešām... Es gribētu redzēt, tur jau atklājas bišķi savādāk. Es gribētu redzēt to maģisko pieskārienu, kāds ir Pat McGrath. Ja vēl Kevina Kwana būtu ar mums, tad noteikti viņš vispārībā man viss mīļākais, visu laiku mīļākais grimu mākslinieks. Man šķiet, ka viņš absolūti mainīja industriju kā tādu. Viņš iesāka to, kad visiem 90. gados bija tievs uzvedis. Viņš bija tas, kas vienkārši paņēma un kas tā bija? Cindy Crawford, laikam, kur vienkārši paņēma, viņai izraustīja uzvedis. Latauga, viss kārtībā. Redz, staigā vēl ar biezām uzvedīm, viss ok. Tā. Un tas, pasties, kādu viņš atspiedumu ir atstājis, ka šodien, 2026. gadā, meitenes atkal. Vai tu vispār seko trendiem, kad tu taisi make-upu? Tā, par trendiem runājot, laikam jau, ka tā pavisam, ka sekoja, nē. Bet es paņemu no tā, kas ir tāda aktualitāte, varbūt kaut ko, kas man patīk un ielieku, kaut ko, kas man iedvesmo. Bet tā, varbūt tad, kad es strādāju ar klientiem, tad var just, kad ir kaut kāda tādas aktualitātes iet cauri. Teiksim, bija viens punkts, kad cilvēki bija apsēsti ar būšanu sudraba vai zelta krāsā vai kaut ko tādu, un tad visu laiku pinzelēja ar to meironu pigmentu, viss ļoti forši, viss bija zelta un sudraba. Spīdēni laistījās. Vai tu kā cilvēks, kas prot un saprot un redz, tu vari pateikt, kas tagad ir trendīgs make-upā? Man šķiet, ka mēs tagad ejam atpakaļ uz to, teiksim, visu tur klādzienu par to, ka tad 2016 is back. No viena punkta, es domāju, ka jā. Tāpēc, kad es domāju, ka cilvēki sāk būt nedaudz izbadējušies pēc kaut kā spilgtāka un tāda dziļāka un pēc kaut kā tāda traknāka, sulīgāka, vairāk izpausties un tā. Un tas ir, man šķiet, ka būtībā varbūt bāzēts arī tajā, kādā fāzē šobrīd ir pasaule kā tāda. Tev kā make-up māksliniecei, cik svarīgi ir vispār sekot tam līdzi un kā tu vispār izseko tam līdzi, kas tagad ir trendīgs, ko piedāvāt cilvēkam? Es esmu diezgan hroniski internetā.
Es neko nenokavēšu. Man baigi patīk sēdēt telefonā. Jā. Nu tā, priekš kam tad man viņš ir? Tik forši pasēdēt telefonā. Nu tā. Nu tā. Man patīk tas, ka tas algoritms ir tāds, kā tu to pats izveido. Līdz ar to, ja man reiz ir šīs intereses, tad es arī redzu visu to, kas ir aktuāls un kas kustās un kas nekustās. Nu tā. Tur nav tikai mēsli. Nu tā, kad ir tas, kas tev varētu iedvesmot un ka tu kaut kam tiec līdzi. Es tagad mēģinu vispār atcerēties, kas bija izņemot, laikam Kailija bija tas, kas dominēja 2016. gadā. Jā. Tas ir viss, kas man nāk prātā. Vēl, protams, tur Halzija, Gorijās ap to laiku, tur Sky Ferreira. Nu, tādas, tur bija tādas, Tumbleram bija tādas šķautnes. Es biju, vēl joprojām esmu tāda Tumblr meitene. Man ļoti, ļoti patīk tā vieta man vienmēr būs mīļa. Tas bija mans Pinterests. Tā bija tā vieta, kur auga labas lietas un auga arī ļoti sliktas lietas, teiksim tā. Es atceros, Tumbleram bija manā dzīvē pīks. Kaut kad man bija 14, tas ir vairāk par 10 gadi atpakaļ. Un tad es saprotu, ka joprojām viņu izmanto. Es tur dažreiz ieeju. Man tur ir portfolio. Bet es arī savā otrā Tumblrā dažreiz ieeju, paskatos, vai vēl joprojām tur ir tikpat foršas bildītes, cik kādreiz bija. Nav vairs tik foršas. No. Bet var atrast. Bet tā sajūta ir savādāka nekā Pinterestā. Tur ir tāds my little place. Jo tu tur var uztaisīt to blogu un visu tur pats sataisīt, visus tos kā saka? Editors, ne? HTML, ka tu vari editēt viņus, un tad tev ir tas Tumblr Themes. Būs mājās jāpaskatās, kā tur tagad izskatās. Jo man vēl joprojām acīs tagad ir tas skats, ka viss ir zils. Tad ir tas timelines, ar kuru tu ej, un tu skaties tās bildes, un tad tu ieej savā profilā, un tad ir... Viņš joprojām tā izskatās. Vēl joprojām? Precīzi tāpat, viņi nav neko mainījuši. Tad es domāju, mēs esam daudz uzzinājuši par tevi kā grima mākslinieci. Ir laiks arī mums ķerties klāt pie nelielas interaktīvās daļas šim te šovam. Secret Files. All right. Nu, tik būs. Kas tagad notiks, Laura? Es nezinu. A beautiful girl stands before me. Šeit ir bildes no projektiem, kas ir tevis taisīti. Okay. Tev ir uzdevums izvēlēties projektu, kas no šīs kolekcijas... Baigi daudz tur ir. Izskatās, tur ir tāda čupiņa, vismaz 10 tur ir. Oh, wow. Vismaz 10. Man ir tik daudz projektu. Tev ir pat vairāk. Oh, wow. Tev ir pat vairāk. Es nezināju. Es atlasīju tādus visādus projektus. Tālūk, tev būs jāizvēlas no 2 variantiem, tas, kurš tev patīk visvairāk. Un tā mēs tiksim līdz projektam, kas izrādās būs tavs mīļākais no tevis taisītajiem. Te nu sāksim. Okay. Dāvi, sākam. Pirmais projekts. Un... Oh my gosh. It's Bridget McBlinge. Oh my gosh. Bridget McBlinge, viņa ir ļoti ikonisks tēls. Ļoti patīk viņas lielās acis, viņas spilgtais raksturs. Bet es ņemšu manu klusā centra baby. Jā. Glamazon. Šis tomēr ir tāds viens no pirmajiem projektiem, ka man bija tāds, šis ir tāds baigais fantāzijas piepildījums. Jo primāri tur arī ir viena no mūsu latviešu zelta gabaliņš Laura Jerāne, Bučas Laura. Pērle, skaista dieva. Jā, Rīgas pērle. Es izvēlēšos viņu. Skaties, cik viņi ir skaisti. Skaisti sēž ar to martīnī glāzi iekšā, vēl zahariņš maziņš ir. Ideāli. Mums ir pirmais uzvarētājs. Bišķīt vēlāk mēs arī pastāstīsim vairāk par šiem projektiem, tāpēc to be continued. Tā. I love you, Bridget. You're still loved. Mums ir Glamazon #1. Oh, number dear. 2. Hello, guys. Hi. Laura Jerāne. No words.
Next. Šitajās abās ir Laurienā. Nē, bet tik un tā es ņemšu Titans Take Riga. Tas man ir tāds personīgāks projekts. Un uzreiz arī minēšu, šis ir arī tas projektiņš, par kuru es runāju. Ļoti ikonisks projekts, jā. Tas ir Bubble Dolls. Šis ir tāds, šis ir savādāk. Šis ir man tāds portfolio darbs, ka es parādu to, ko tad es māku, ko es esmu samācījusies foršu. Es tik un tā ņemšu titāniņu. Jā. And the next one? Šis jau ir nākamā līmeņa, tāds parāda, ko es māku. Bet tik un tā viņš bučas visiem, bet titāni ir titāni. Strong winner. Jā. Man liekas, šeit padomās ilgāk. 3, kas 2, 1. Opā! Kaķītis! Es ņemšu kaķīti. Mjau. Jā, šis bija ļoti foršs. Man ļoti, ļoti patīk tas, ka arī Betai šis projekts bija īpašs, jo viņi dikti vēlējās būt kaķis. Un tad es viņu uztaisīju par kaķi. Un šeit jau ir tāds ilgāk jau, ka mēs ar Edgaru strādājām kopā un mums jau izveidojās vairāk tāda vieglāka ķīmija, kad ņemšu kaķīti. Piedod, Laura. I love you still. Bet beidz tagad ir līderis. Skatīsimies, vai ilgi. Manikeni. 100%. Kurā ir arī mūsu front and centerpiece. diva. Bet viņas visas tur ir gan Laura, gan Beta. Tur ir pilns blieziens vispār iekšā. Tur ir arī man mīļā Terēza Treja. Tā kā, jā, manikeni noteikti. Ok, kaķenīti mēs noliekam maliņā. Ir palikuši 2 projekti. Pam. Šitas. Mums arī jāpadomā. 3, 2, 1. Šis ir ļoti ikonisks portrets. Man viņš dikti patīk. Bet manikeni tik un tā, tā kā tas darbs, kāds tika ieguldīts tajos manikenos, tas talants, ko tur ielika Edgars, ir sensacionāls. Es ņemšu manikenus. Bet I love you, Yeti girl. Have a good one. Palika 2 projekti. Vai manikeni paliks kā uzvarētāji, vai? Te jau skatāmies pēdējais. Manikeni. Tas tā kā, šis atkal ir vairāk tāds atskaites punkts man, ka es paņemu šos tēlus un atrādu to savu prasmju līmeni. Bet manikeni uzvar. Jā, noteikti. Jā. Vai no visiem projektiem, kas arī nav iekļauti šajās bildēs, vai tik un tā šis būtu tas projekts, kurš būtu tavs mīļākais? Tas ir kā jautāt, kurš bērns tev mīļākais ir. But you have to have one that you like the most. Viens tās, kas vismaz man viņi mainās tie mīļākie, bet pēc tās estētikas un pēc tā darba, kas tika ielikts tajā iekšā. Līdz šiem, kas ir man iznākuši, šis ir laikam mans mīļākais. Jā. Tīri dēļ tā, ka tiešām ne tikai tur ir absolūtākās Rīgas divas, mūsu skaistie manikeni, bet man arī tas koncepts, ko es izveidoju, ļoti, ļoti ir tūs. Un man ik pa brīdim ir visādas tādas fiksācijas uz visu kaut ko, un es nevarēju tikt vaļā no tā, kas domāju par manikeniem un kā viņi izskatās un kā tas vispār. Man bija vesels Pinterest tas bords pilns ar manikeniem dažādiem. Un arī kā Edgars mocījās ar to, lai tā āda izskatītos plastmasas, bet ne pārāk mākslīgi, lai viņas izskatītos pēc sevis, bet kā šīs plastmasas būtnes. Un kā tie pleci vēl tika taisīti un vēl tas video, tas bija tāds darbs. Viņas izskatās visas satriecoši, absolūti. Visvairāk man noteikti satriec tas, cik realistiski pēc manikena izskatījās Terēza. Viņa ir radīta
Tam, lai būtu manekens. Jā, viņa izskatās pilnīgs manekens. Pēc lēles izskatās. Viņas visas izskatās pēc lēlēm. Bet viņai bija tāda tik laba spēja izslēgt gaismu acīs. Es nezinu, izskatījās tā, ka viņai tur neviena mājās nav. Tā. Es gribu dzirdēt arī ideju, un kā tika radīts šis projekts. Jo šajā projektā nebija tikai Terēze. Jā, tur arī bija mūsu pašmāju reperis Čē. Jā. Viņa tur bija dotā. Tad lūdzu pastāsti mums vairāk. Es esmu kārtīgs frīks uz kaut kādām seriālisma tādiem konceptiem. Tad man patīk paņemt kaut kādu laiks, vieta, kaut kāds jancīgs tēls, kurš tur varbūt pat neiederās. Vai arī, ja iedarās, tad viņiem vajag kaut kādu amizantu konceptu. Kāpēc man ir manekeni mīļākais projekts? Tāpēc, ka tas ir vienīgais, kuram nepiemīt amizantums. Es ļoti parasti pieturos pie tā, ka man patīk tādu nelielu anekdoti savos darbos. Tas ir vienīgais, kur ir tā kā tiešām pa nopietno. Kaut kas, kā šeit ir šīs plasmasas sievietes vienkārši kaut kādā noliktavā. Tā. Bet šeit bija tas koncepts tāds. Tātad šīs divas sniega cilvēku būtnes ir... Jetī kaut kādi? Jā, Jerīs. Ir medus mēnesī, tur apraski, un kamēr ārā augsti. Un, protams, arī ir 60. 70. gadi. Jā, protams, jā, mēs esam tur. Un viņi ir tādi bišķiņi, tādi amerikāna. Tur viss kaut kas ir salikts tādā ērkulītī kopā un tad izspļauts ārā. Un šādā skaistā portretā ar Terēzīti. Man bezmazliet liekas, ka zini, you roll the dice. Ok, 60. Jetīs. Ziema. Un tad šis un šis cilvēks. Man vienkārši tas tā salikās kopā, jo tas bija moments, kad man ļoti patika šis agro 70, vēlies 60 stils ļoti. Un man viena no vislielākajām iedvesmām ir Nadia Lee Cohen. Un, teiksim, man vispār divas lielākās iedvesmas ir David LaChapelle un Nadia Lee Cohen. Tas ir divi man tādi zelta tādi. Kā kastā es paskatos, varbūt viņi man var iedot kādu iedvesmu, ko uztaisīt. Un tad es vienkārši izdomāju to, ka sataisam viņus tāds bišķiņi white trash stiliņā, tāds divas jetīs, kuriem ir medus mēnesis apraski. I love. Jā. Bet tā ir amizanti reāli. Kas tas ir? Es biju šokā. Un zini kā, tu nepārsteidz pārsteigt. Tu nepārstāji pārsteigt. Tu nepārstāji pārsteigt, jo ik pa laikam mēs esam blessed, blessed ar jaunu projektu. Tad pēkšņi savā Instagramā redzu, wow, viņi uztaisīja vēl vienu. Jā. Un katrs pārspēja otru. Labi, nepārspēja otru, jo viņi ir visi izcili, bet katrs ir bezmazliet pārāks un konceptuālāks un sarežģītāks, interesantāks. Un arī, ja jūs apskatāties, un kad es apskatījos tavu profilu, tu esi minējis šodien, ka tev liekas, ka tu pēdējos gadus 2 vai 3 sevi uztver kā profesionālu cilvēku, un ka tev sanāk, un tu dari kaut ko tajā jomā. Un man kā cilvēkam no malas, tas ir tā kā, tam jābūt žurnālos, cilvēki. Man gribētos plakātu ar šo bildi, tas gan jā. Kaķītis. Šeit jau es pieminēju to, ka bija pilnīgi tā salicies visumā to, ka Betai bija šī fiksācija uz to, ka viņa grib būt kaķītis, un es viņai uzrakstīju, vai tu vēlies būt Julkēta, kas ir šī islandiešu leģenda par šo kaķi, kas nāk pēc Ziemassvētkiem un apēd bērnus, kuri nevelkā tās drēbes, kas viņiem ir uzdāvināts. Jeb šajā gadījumā tas ir vairāk tā, ka mums ir mūsu ciemata fashionistas, ka no sākuma šis kaķītis viņas medī, bet tad saprot to, ka šie cilvēki smuki ģērbjās, un tad viņi ļoti jautri pavada kopā laiku. Man vispār nav vārdu, arī Beta beidz no sex appeals. Sex appeals.
Piedod, atvaino, bet mēs tev kāds 10 reizes esam minējuši šodien. The token Latvian hot girl. Tur nav booze or butts about it. Tas ir top 3 tavā galvā. Jā. Moving on! Šitajā tu arī esi. Jā, ar šo es palielīšos. Es gan negribēju būt centrā, bet es arī piedalījos šajā šūtā. Es jutos tā kā zvaigzne tajā dienā. Man likās, pirmkārt, tie cilvēki, ar mums arī bija Eduards. Tas ir arī, kuras iepazinos ar Vojtko. Jā? Tas ir arī tā, kā mēs iepazināmies. Tātad par šo te projektu, kurā es arī biju dalībniece. Tātad, ko mēs varam pastāstīt? Šis bija, mums ar Eduardu ir šāda sērija, ko mēs saucam Monsters Take Riga. Tā būtu laikam precīzi. Tā ir tāda sērija, kur mēs arī dažādos šajos konceptos visādi ieliekam kaut kādus monstriņus Rīgā. Un tad šajā reizē man radās šis koncepts. Šis ir arī vienīgais no mūsu sērijas, kur tiek editētas šie titāni uz mājām, kad mēs nestaigājam pa ielu kaut kur ar šiem frīkiem, ko mēs esam saveidojuši. Bet man šis ienāca tīri galvā, tāpēc, ka es sāku domāt par sievietes ambīcijām. Būtībā ir tā, ka pēc iespējas vairāk varbūt ir domāts tā, ka lai sievietes aizņem mazāk vietu, un lai tev var būt ambīcijas, bet ne tik daudz ambīcijas. Tā kā skaties, lai tu nevienam nemaisies pa kājām ar savām ambīcijām. Tīri tā. Un tad es iedomājos, kā tas ir fiziski, ka tu esi sieviete ar lielām ambīcijām. Tad tu esi tāds titāns tādā mazā pasaulē. Un tāpēc tur ir tādi mazi vīrietīši visādi. Pavisam maziņi, gan neredzami. Jā. Tāds nedaudz flirty, tāds piesitiens tam visam, tāds pasmējiens. Jā. Man ļoti patīk šis projekts. Tas tiešām, kad tas viss tika izeditēts un sataisīts, man bija tāds, es vēlos šo kā plakātu, es vēlos, lai izliek visur. Es tiešām biju ļoti priecīga un lepna par šo projektu. Rīga, Latvija, mums vajag šo uz visiem autobusiem, mums vajag visās pieturās, kur mainās tās reklāmas. Mums vajag billboardus, ar šīm bildēm. Jā. Nē, šis tiešām arī, tas bija mirklis man, kā tavai fanei, ka es varu piedalīties šajā projektā, un tā kā mani sataisīja, protams, katru reizi, kad tu pieskaries ar to otu man sejai, man nav notes. Mans ego ir nospodrināts šodien. Spodrinam un turpinam. Ok. Tā. Tas projekts, kurš mani iepazīstināja ar tevi. Jā, šis ir tas, kur patiesībā viss tā kā ar vienu kāju tā kā sākās. Kādreiz es ar Forever Witch strādājām kopā ļoti bieži, un šis bija mums tāds viens no projektiem, ka mums bija tāds, šis ir labs. Vispārībā man, kad es redzēju šo finālu produktu, ka tiešām liels paldies mūsu editoram Ralfiņam. Šeit es vēl ar Edgaru nebiju iepazinusies, te bija mums cita komanda. Bet es atceros, ka es šo redzēju, man bija tāds reāli, šis izskatās, tā kā tās ir, ka tām vajadzētu būt lellēm. Ka tās ir, un tad jau tur vēl bija tāds, varbūt mums attaisīja kaut kādas lelles, kaut ko tādu. Bet šis bija tāds, kad pirmo reizi es izjūtu kaut tādu atzinību par savu darbu, ka viņam tāds, šis ir tik kruta. Tā teiksim, kā tu mani iepazini caur šo projektu. Man šķiet arī daudzi iepazina mani caur šo projektu. Jo tas bija tāds pirmais, ka mēs tā pieskārāmies ar to radošo režiju kaut kam tā vairāk ar tādu, mēs šo darām. Jā, īpašs projektiņš. Tik forša bilde. Jā, ritīgi, kičīgi. Vai vispār no tiem projektiem, kuri tikko tika apspriesti, un arī šis iekļaujot, vai tie bija tikai tavi radošie projekti, protams, sadarbībā ar kādu, vai tas bija speciāli ar kaut kādu, piemēram, reklāmas? Manā Instagramā šobrīd, ja iet runa par sadarbībām, ar Volgu katru gadu ir šī Ziemassvētku sadarbība. Tas mums ir tā jau iegājies. Pārējie tīri tā no galvas, jo vēlos. Šajā momentā mans Instagrams ir vairāk tāds ieskats manā galvā, tajā manā pasaulītē. Par to ieskatīšanos galvā man nesen viens draugs teica to, ka mani darbi esot ļoti simetriski. Un es paskatījos uz tām visām fotogrāfijām, tā kā pirmo to ārprāts, tur tiešām stāv visi kaut kādās formās, teiksim, vai pa 2, vai pa 5, vai tā kā visi ir pa līnijām kaut kādām. Un bija tāds,
kaut kāda kompulsivitāte. Tur noteikti ir, ka man patīk šis tīrums, kad ir tie tēli pārredzami. Tā. Jo ir jau ļoti daudz kaut kāda mākslas darba un kaut kāds tāds, kur bišķiņ vairāk ir tas haoss. Šajā vairāk tajā reklāmas, tajā editoriālajā pusē tas ir diezgan reti. Man tā šķiet, cik es esmu pamanījis. Ne? Man prieks, ka tu saprati mani jautājumu, ka es neformulēju viņu pareizi. Bet jā, burtiski tas jautājums bija, vai tu šos projektus radīji tīri radīšanas dēļ, vai bija kaut kāda vai nu reklāma vai iemesls? Šis ir tīri radīšanas dēļ, jo es vēlos radīt. Bridget McBinge! That's my girl! Šis bija, es vispārībā vēlētos kaut ko līdzīgu uztaisīt vēlreiz un tādā augstākā rangā. Tagad es to varētu darīt. Bet šis bija tāds arī vēl viens projekts ar iepriekšējo komandu, kur mēs radījām visu kaut kādus tēlus. Šis bija Freaks for Love, kur mēs vienkārši vēlējāmies uztaisīt tādu kā fotosesiju, nelielu video par dažādiem tādiem nevis nedaudz, bet absolūtiem īpatņiem. Sataisīt šos tēlus, paņemt modeļus tā, lai mēs viņus kaut kā transformējam tā, ka viņi nav atpazīstami. Un, teiksim, mums apakšā šeit ir Nikita ar mūsu latviešu eņģelis. Bišķiņu var atpazīt, varbūt Deguns tāds pats ir, bet pārējais. Tāda skaista viņa ir. Vai es drīkstu tevi nosaukt par Helovīna karalieni? Droši, pieņemšu. Domāju, ka varu darīt vēl vairāk. Jā, tas ir viss. Starp šiem darbiem ir gads. Vienu gadu es netaisīju. Es 25. gadā neuztaisīju, bet iepriekšējos gadus es taisīju. Jā. Protams, visas šīs bildes mēs pieliksim arī tūplānā, bet tu vispār aptveri, ja tu tagad skaties uz visiem tiem darbiem saliktiem šitā tev priekšā, kāds liels darbs ir padarīts? Jā. Bet redzi, es domāju, ka varētu izdarīt vēl. Es domāju, ka tas, man vienmēr vajadzēs jaunu Everestu, kur uzrāpties, kāda jauna galotnīte ar skaistāku skatu. Šeit arī šajā projektā man ir savas mūziņas, kuras varam pavērot, ka Doloresa tur viesojas katru gadu. Doloresa Reku, mūsu Final Girl, Doloresa mūsu Silent Hill, medmāsa. Un Doloresa mūsu Buffy the Vampire Slayer. Man personīgi šķiet, ka tāds visefektīvākais tomēr bija šis, kas tikko iznāca, 25. gada beigās. 24. gadā es netaisīju, 25. gadā es taisīju, sajaucu. Man viņš šķiet visefektīvākais, tāpēc, ka tur man uzradās vēl jauna prasme, kas bija taisīt maskas. Rekur, tur mums augšā ir, tu viņu neredzi, tu viņu esi paslēpusi. Jā, rekur, tā ir Terēza. Ar manis paštaisītu masku. Viņa bija tāda ritīgi smaga. Viņa ir tā Aphex Twin Baddie. Man ļoti, ļoti patīk tas. I loved it. Vispārībā tie visi luki man cepurnos man ļoti, ļoti patīk. Arī man bija ļoti jautri to visu darīt. Un patiesībā nedaudz tā kā vieglāk, jo es ņēmu mazāk viņus, bet efektīvāk. Tas ir tā kā mums trīts taviem faniem. Pirms Helovīniem mēs gaidām šo. Jūs gaidat? Jā, un lūdzu turpini šo, jo šis, tas ir tik liels darbs padarīts un tik apbrīnojami. Bet vispār, ja tu ņemies un tu izlēm, ka tu taisīsi šos te make-upus uz Helovīnu, cik ātri, cik daudz, vispār kā tas process notiek? Gatavošanās man ir jau jāizdomā to, ka es vēlos to darīt jau augusta beigās, septembra sākumā, tāpēc, ka tad man ir jāsāk gatavoties. Ja ir kaut kas, ko man ir iepriekš jāsagatavo, tas ir jāizdara septembrī, lai jau septembra beigās, oktobra sākumā es varu ņemt pirmās sejas. Un to visu es tā kā texting everybody, kas man interesē. Šogad laikam bija tāds visgarākais, bet vismierīgākais preps. Tāpēc, ka nebija tik daudz, bet bija ko darīt, kam bija jātaisa šīs divas maskas. Bet man ļoti patika. Man ļoti patika taisīt to Aphex Twin Baddie masku. Es pat nezinu, ja man būtu jāizvēlas no visiem taviem projektiem, kas ir vismīļākais man laikam tas koncepts, ka tu taisi šos te Helovīnu Beautiful Beasts. Tā kā man šī tāds scary, monster-esque. Yeah. Man tas tik ļoti nāk pie sirds. Un, ja man ir jāizvēlas
Šis varētu būt mans mīļākais no taviem visiem. Kaut gan visiem jābūt pirmajā vietā, bet šis būtu bijis augstāk par visiem pārējiem. Jā, man Halloween un viss kaut kādi šitādi ūkīs-pūkī lietas. Tā kā man Halloween mīļākie svētki ir, vienmēr būs, vienmēr ir bijuši. Izņemot jaunais gads, man jaunais gads liekas tāds ļoti maģisks, tāds, mēs pakļaujamies laikam un sāks jauns gads un tā. Bet tā savādāk man katru dienu varētu būt Halloween, bet baigi forši. Nu, tad last but not least. Es nesen tieši par šo projektiņu atminējos, jo es noskatījos to īsfilmiņu, ko mēs uztaisījām priekš šī projekta. Ļoti mīlīgi, man ļoti patika tas koncepts. Bija arī ļoti ārkārtīgi jautrs tā fotosesija. Atceros, kad visi tie deguni bija jāpērk un viss tas. Un tagad tieši nesen man jautāja, viens paziņa to, kur es dabūju tik daudz klauna deguns. Tad es atsūtīju linku, kur var nopirkt tik daudz klauna deguns. Man vēl joprojām mājās ir kaut kādi, cik tur 7 klauna deguni. Ja kādam vajag klauna degunu, es nezinu, vai es došu, bet man ir. Noskatieties, ja jūs esat jauni manā profilā, varat noskatīties to filmiņu, foršu filmiņu. Viņi ir ļoti tādi pēcpadomju atmosfērā, bet forši, mīlīgi filmiņi. Vai tev ir pēdējie vārdi, ko pateikt par projektiņiem? Wow! Vai man šaus nost? Kas pēdējie vārdi? Nē, par projektiņiem. My ass is sore from how I'm always sitting on a bad boy piece of information. Liels lietas nāk, liels lietas notiek, vienmēr nākat izsalkuši. Period. Jā. Vai tu tagad strādā pie kaut kā? Es neprasīšu kas, jo mēs to gaidīsim, bet vai tagad tu esi? Tev jau gribētu zināt. Of course! Jā, visu laiku kaut kas top, viss kaut kas foršs top. Kaut kas muzikāls, kaut kas tāds kaubojīgs varbūt arī. Kaut kas foršs nāk, kaut kas foršs notiek. Es redzēju, runājot par kaubojiem, tu tikko strādāji pie... Kad tik tas nebija priekš gammas priekšnesuma Ronaldam Čē? Viņam tieši tikko bija gammas priekšnesums, jā, bet tas vēl nav viss. Vēl nāk, vēl mēdīju nāk. Lielākā intrigante. EXO. Gossip girl. Okay. Tu jau pieminējies par muzicēšanu, un es tevi arī uzsaucu kā džeza dīvu. Tad arī parunāsim par tavu mūzikas karjeru. Viņa knapi vēl eksistē, bet kaut kur kustinu viņu. Tā ir viena vispārībā vislielākā lieta, kur man bija bail sevi izrādīt un atnākt atpakaļ. Bet šoreiz es vienkārši jūtu, ka es esmu pietiekamā tādā vecumā, ka es pati varu diktēt savus noteikumus un darīt, kā es vēlos šoreiz, kad bez tām bailēm un bez kaut kādas liekas kontrolas. Bet vispārībā jā, dziedu, esmu vokālists. Man vienmēr ir sirsniņā bijusi ļoti liela vieta blūzam un soul mūzikai, kaut kam tādam, kas ir tāds vairāk tāds pilnīgs un tāds. R&B arī ļoti patīk. Popzvaigzne gluži es neesmu. Man ir tāds īpašais triks, ka tas Galactico dāvanu kārtas. Tu zini, to ir tiktu kā tāds sounds. Vai tu vēlies zināt, kāpēc tu esi resns un kroplis jaunajā Ievas veselībā? Uzzini tieši kāpēc tu esi. Jā, kāpēc? Tā esmu es. Pagataisi tu actually tā ir tavu balss? What? Multi-talented. Es esmu bijusi tagad šokā. Bet tava balss ir tik dzidra, samtaina tajā pašā laikā. Tik ļoti gribas klausīties un klausīties, bet es to saucu par customer service balsi. Es arī varu ieslēgt to customer service balsi, bet tev ir citā līmenī. Es nestāvu klāt. Tad, vai mēs varam bišķīt vairāk uzzināt par projektu par spīti dīvai ar Venčesku? Jā, bišķiņi varat. Šis projekts vispārībā jau tika ieskicēts pirms gada, bet tad mums pamainījās koncepts, tam visam vēl dzīve pa vidu notika. Un tad beidzot mani uzrunāja Venčeska ar to, vai uztaisim šo vienkārši tā kā par koncertu vakaru, uztaisim kārtīgas priekšnesumus, varbūt, un tad uzaicinājām vēl Vilhelmīni.
Un vispār man nav bijis tāds koncerts, kurus tiešām solo dziedu ļoti sen. Un kāpēc par spīti dīvai? Principā, kā jau tajā plakātā var redzēt, tur tātad mēs esam tādas divas glamūrīgas jaunkundzes, kurām izskatās, ka reāli tā kā apkārt mašīna deg. Mēs esam avarējušas kaut kur meža vidū. Mums ir līķis bagažniekā. Jā, jau kaut ko esam izdarījušas. Un brauc policija un vēl virpuļviesulis nāk. Bet mums ir tāds, es tur pie tās degošās mašīnas vēl smēķēju cigareti. Ar tādu vieglu garu par to, lai kas arī notiktu, viss būs ok. Un es tagad arī man ir pa dzīvi tā, ka, ja kaut kas, bišķiņ kaut kas pamainās, kaut kas ne tā noiet, man tāds par spīti dīvai. Un atkal, kamēr tu stāstīsi, atkal bija iedomājusies, tu paņēmi kauliņus un izmeti tā. Benčeska, viesuļvētra, līķis. Es arī esmu sastapusi tevi dziedot skapī. Ansamblī, tas ir trio. Kā vispār tas traģikomiskais. Tas, kvartets, trio, visādi mums viņš ir ticis saukts. Bet vispārībā no turienes man uzvilka atpakaļ uz skatuves. Bet tur tā ik pa brīdim kaut ko tur padziedam. Bet tā, es šobrīd esmu vairs tik ļoti, es ar šo visu, ar šo muzikālo lietu eju kā pa straumīti. Jo vairāk es to atlaižu šo kaut kādu lielo ambīciju, kad man vajag, jo vieglāk man ir tikt pie tā, ka šīs pašas iespējas nāk pie manis. Un tad es šobrīd vienkārši izbaudu to procesu. Es arī pie reizes vēl mierinu Vančesku, ka viņi tur stresojas ārā. Tāds, viss būs ok. Kad būs reāli un vēl labāk. Tas ir... Tur jau viss izdomāts. Tur jau viss ir izdomāts. Tā. Tad, lai tev veicās mūzikā, es domāju, man tiešām ir uzskats, ja cilvēks ir talantīgs, viņš ir talantīgs visā. Un te mums ir dzīves piemērs tam, pilnīgi noteikti. Ok, tātad mēs esam daudz ko uzzinājuši par tevi, Laura, un cilvēkiem ir jāzina par tevi. Tu esi tik interesants, tik kreatīvs, tik radošs, tik skaists. Mjau. Cilvēks. Skaista sieviete, skaista būtne. Sēž priekšā šodien. Un tu arī. Paldies! Es esmu arī iemācījusies, un visām dāmām ir jāmāk pieņemt komplimenti. Mēs esam radītas šim. Tāds pēdējais lielais jautājums būtu, kā tu redzi sev pēc 10 gadiem? Kā jau teicu iepriekš, a lady never tells. Vai manā kompulsīvajā prātā ir izskicēts, ko es vēlos darīt? Absolūti noteikti. Vai es to kādam stāstīšu? Figu. Nē, redzēsiet, lai jums interesantāk. Nevis mistiskākā, bet kā tas būtu? Mistēriskākā, noslēpumainākā. Noslēpumainākā, mistēriskākā dāma Latvijā. Bet ļoti labi, intriga. Paldies, Laurai, milzīgs par to, ka tu šodien atnāci. Paldies tev, ka tu mani uzaicināji. Protams. Un paldies, ka tu mums esi. Tu padari Latviju bišķī krāsaināku. Nevis bišķī daudz krāsaināku. Tāpēc turpini darīt to, ko tu dari, un attīsties jebkurā jomā, kur tev acis sāk mirdzēt. Jo pilnīgi tajā mirklī, kad tu sāki runāt par mūziku, es redzēju, tu saki, caught red-handed. Tiešām. Un lūdzu, turpini darīt to. Es gribu redzēt vēl. Es domāju, ka ne tikai es gribu redzēt, un es domāju, tu esi spējīga vēl tiešām uzkāpt uz tādiem kalniem, uz tādām virsotnēm, kuras varbūt vēl pat nav uzceltas. Okay. Paldies arī jums, mīļie skatītāji, ka jūs noskatījāties mūsu otro epizodi Drēbēm un Beibēm. Un, protams, mums ir jāpasaka milzīgs arī paldies mūsu draugiem no Madara Cosmetics, kas ir sagādājuši mūsu brīnišķīgai viesei Laurai arī dāvaniņu. Un paldies arī Galka studijos par šīm brīnišķīgajām telpām. Un, ja jūs vēlaties tikpat brīnišķīgas telpas,
tad noteikti sazināties ar Galka studijos. Un, ja ne tikai jums ir vajadzīgas labas telpas filmēšanai, bet ja jums ir vajadzīgi tērpi, jūs zināt, kam zvanīt. Un paldies par tehnisko atbalstu Fotorent LV. Mēs jūs arī mīlam. Visiem mīļš paldies, ka skatījāties mūsu 2. epizodi Drēbēm un beibēm. Paldies tev! Paldies tev! Un līdz nākamajai reizei! Vai! Bučā!